Mani pasauca vakarā, lai iepazītos ar ierobežojumiem par to, ka dienas izmeklēšana ir beigusies un ka tāpēc, ka viņa ir beigusies, uz mani būs attiecināti turpmāk vēl arī līdz šim noteiktie dienesta un darbības ierobežojumi, tiesības neparakstīt darba līgumus ar valsts noliktavu darbiniekiem un virkni citu lietu, tā skata neiespējamība bez rakstiskas katra jautājuma uzdošanas tikt klāt pie datu bāzēm un informācijas datu sistēmas dienesta, runa par to rīcības algoritmi, man ir paši gatavoti dokumenti tam līdzīgi, un tad lasot cauri, un tas varbūt ir mana labā īpašība, es katreiz lasu dokumentu no pirmās lapus līdz pēdējai, es atradu starp rindiņām par šīs ierobežojuma un pildīšanās frāzi, ka tas dokuments tika pasniegts 5. datumā, tātad atbilstoši 101. panta 1. daļas, darbinieks veicot pienākumus ir zaudējis darba devēja uzticību, nosakot, ka darba tiesības attiecības ar šicu tiek izbeigtas nekavējoties, tas ir ar 4. martu, vēl ar iepriekšējo dienu. Kaut gan nekas no šīm lietām nebija saskaņots ar arotbiedrībām, es tomēr esmu arotbiedrības biedrs, kam patīk, kā ne, bet jebkurā gadījumā Latvijā ir likums, un Latvijā likums ir jāievēro. Ja? Protams, es nevarētu vispār diskutēt par atbilstību argumentācijā, bet es domāju, lai ar šo lietu nodarbojas gan arotbiedrības juristi, gan citi juristi. Es esmu ārsts, kas ir pieredzējis glābt cilvēkus, mazināt viņu sāpes un informācijas nesniegšana sabiedrībai. Tad, kad bija pienācis šis traģiskā diena un kad nāca laukā mirušie, un neviens nezināja, kas ir, cik ir un kur ir, es salīdzinātu ar tādu situāciju, ka no vienas puses mēs organizējam psihologu palīdzību tiem dažiem desmitiem cilvēku, kuri izmisuši sēdēja un eleganti strādāja skalbe, bet te pašā laikā no otra gada, viens sēž šo lietu, un otra gala netiek atrisināts jautājums, kādēļ tūkstoši un desmiti tūkstoši Latvijas valsts piederīgo nevar saņemt šo informāciju. Es uzskatu, viņu psiholoģiskais un pārējais stāvoklis bija kaut kas neaprakstāms. No viena gala iet gandrīz vai benzīna liekšana ugunskurā, no otra drusiņa ar kaut ko mēs viņu piedzēšam. Šī lieta ir vienmēr un visur pasaulē tiek dzēsta un risināt sabiedrības interesēs maksimāli ātri, maksimāli īsā periodā un, godīgi sakot, nekavējuši un operatīvi pie katra parādījušies gadījumi.